No 15 eiro esmu ticis jau līdz 72,41 eiro. Šobrīd atvēršu sell uz valūtas pāra mārciņā ASV dolārs ar 0,1 loti. Kā tev šķiet, kāpēc es treidoju tieši uz valūtas pāra mārciņa ASV dolārs? Patiesībā atbilde ir pavisam vienkārša. Jo es iepriekš esmu visvairāk treidojis tieši uz šī valūtas pāra un veicis visvairāk testus, lai saprastu, kā teorētiski varētu kustēties cena. Šeit es neesmu pie datora, tāpēc sekoju svārstībām līdz telefonā. Pagaidām atvērtais treids ir negatīvs. H1 svece 11.00 noslēdzas ar diezgan lielu ķermeni uz augšu. Tas nav nekas pozitīvs un īstenībā liek arī nedaudz iespringt. Turos pie plāna, jo iepriekšējā dienas svece bija krītošā, respektīvi ar ķermeni zemāk nekā iepriekšējās sveces minimums. Dienas sveču statistika ir viens no svarīgākiem elementiem, ko es izmantoju treidojot, tāpēc arī turēšos pie pieņemtā lēmuma. Var gan būt visādi, bet pacietība šeit ir nepieciešama. Diezgan ilgi bija jāgaida šīs kritums, bet par cik nebiju pie datora, atpūtos tajā dienā, tad šad un tad vienkārši ieskatījos grafikā, precīzāk telefonā, un viss kopumā noslēdzās labi, treids ir pozitīvs. Apmēram ar plus 21 eiro aizvar ciet šo treidu. Nesagaidīju gan teikt profit, bet negribējās vienkārši pārlieku riskēt. Tās pašas dienas pēcpusdienā nolēmju atvērt buy ar 0,1 lotu. Grafiks, manuprāt, ir veicis jau pietiekami lielu atliecienu no 192. moving average 15 un 30 minūšu grafikos. M15 grafikā bijušas jau 8 lāču sveces pēc kārtas, un M30 grafikā jau 4. lāču svece ar ķermeni pēc kārtas ir noslēgusies zemāk par iepriekšējās sveces minimumu. Grafiks turpina kritumu, jau 5. lāču svece pēc kārtas, kur ar ķermeni noslēdzas zemāk par iepriekšējās sveces minimumu. Turpināšu gaidīt, cerams, ka konts izturēs. Ja nu gadījumā notiek vēl tālāks kritums. M30 grafikā jau 6 sveces pēc kārtas ar ķermeni ir noslēgušās zemāk par iepriekšējās sveces minimumu, un pašā apakšā izveidojusies svece ar lielām ēnām. Šajā brīdī nolēmju riskēt un atvērt vēl vienu buy darījumu ar 0,1 loti. Šobrīd konts spēj izturēt aptuveni tikai 30 punktu kritumu uz 4 zīmēm aiz komata. Tas nozīmē, ka risks ir pašā augstākajā līmenī un ļoti īsā laikā ir iespējams arī zaudēt visu šo naudu, kas ir uz trading konta. Šīs video gan ir tieši tajā pašā brīdī, kad arī man ir atvērti treidi. Zemāk atvērtais treids ir pozitīvs, apmēram plus 10-11 eiro. Es domāju īstenībā, ka varētu notikt tālāks kāpums, bet ņemot vērā, kad es varu izturēt tikai 50 punktus pretējā virzienā un jau ir vakars, pusē 7 vakarā. Es domāju, ka lielāka kustība amplitūda šodien nebūs, bet vienkārši tā iemesla dēļ, lai neaizrautos pārāk un necerētu, ka tūlītās būs, jo man jau ir ļoti labi nopelnīts, vajadzētu nedaudz piebremzēt, es jau to domāju pirms šī treida atvēršanas, ja viņš būs pozitīvs, tāpēc vismaz drošības pēc aiztaisīšu, kamēr te runā jau ir nokrities līdz plus 9 eiro, nekas aizvērš viņam kurā gadījumā ciet, drošības pēc, un atstāšu vaļā tikai vienu treidu mazums, ja notiek kaut kas šovakar vēl, vai varbūt rīt no rīta vai naktī, ja man tas treids ir jāatstāja vaļā. Labāk, lai nebūtu jāriskē pārāk daudz, jo riskējis jau līdz šīm esmu pietiekami. Grafiks tiešām vēl pakāpās, un tās pašas dienas vakarā aizvēru vēl arī otro treidu. Šobrīd uz konta jau 119,39 eiro. Jāatpūšas un jāturpina rīt no rīta. Esmu pamanījis, ka kvalitatīvai atpūtai ir ļoti liela nozīme. Galvā nedrīkst būt bardaks, lai pieņemtu labus lēmumus treidojot. Manā gadījumā tās ir fiziskas aktivitātes un brīži, kad atslogoju savus smadzenes. Nākamās dienas rītā atkal atveru buy ar 0,1 loti, jo vēl nav sasniegts mans minētais 192. moving average M15 un M30 grafikos. Un grafiks ir arī praktiski atgriezies pie vakardienas minimumiem. Šodien 14.00 Lielbritānijas centrālās bankas procentu likmi lēmums tiks paziņots. Procentu likmes ir prognozēts paaugstināt, bet, manuprāt, tā noteikti nav garantija, ka uz procentu likmi paaugstinājuma notiks Lielbritānijas mārciņas kāpums. Šīs procentu likmju paaugstinājums ir diezgan paredzams, tāpēc var būt visādi un iespējams pat var nākties arī vilties un zaudēt atvērtajā treidā. Es gan vairāk vados tieši pēc statistikas,
ņemot vērā tehnisko analīzi, un īstenībā nereti arī pēc ziņu datu publikācijas cena kustas tieši tajā virzienā, kā parāda statistika. Protams, ja tā tiek pareizi izmantot. Vismaz pēc manām domām pareizi. Aptuveni pēc minūtes tiks publicēti dati par procentu likmi Lielbritānijā. Mans atvērtais trades ir negatīvs, un tas liek arī satraukties. Varu izturēt apmēram tikai 70 punktus pretējā virzienā, bet šeit tieši uz procentu likmju paziņošanas tāda svārstība ir pat ļoti reāla. Vēroju grafiku un ceru, ka konts izturēs. Tūlīt būs. Sākumā notiek strauji kritums. Mīnus ap 70 eiro konts tiešām var neizturēt, ja turpināsies vēl kritums. Es gan turpināšu gaidīt, īsti nevienu citu loģisku variantu es neredzu. 1 minūtes svece noslēdzas ar diezgan lielu ēnu uz leju, bet tas vēl pilnīgi noteikti neko pozitīvu man nenozīmē. Skatos pēc dienas sveces, ka kustības amplitūda uz 4 zīmēm komati jau ir lielāka par 100 punktiem, tad šīs dienas sveces kustības amplitūda. Gribētos ticēt, ka šī amplitūda nepalielināsies, un lai tas tā notiktu, grafikam vajadzētu veikt kāpumu, bet tā ir vispār tīrākā teorija minēšana. Bet realitātē ir iespējams, kad 100 punktu kustība amplitūda uz 4 zīmēm komati ir pilnīgi pietiekama Lielbritānijas mārciņā ASV dolāram. Protams, būs dienas, kur kustība amplitūda var būt pat 200, 300, 400, 500 un vēl vairāk punktus, bet tas notiek daudz retāk. Šāda svārstība liek satraukties, un treidojot agri vai vēlu sanāks piedzīvot līdzīgas svārstības. Tās ir jāmēģina uztvert maksimāli mierīgi un jācenšas pieņemt pārdomāt lēmumu. Skaidrs, ka mans piemērs apjoma ziņā ir pārāk traks, tātad apjoms pret konta kapitālu. Atveru vēl vienu buy ar 0,05 lotēm. Spriežot pēc svārstības, liekas, ka varētu notikt kāpums. Uz M15 grafika var izteikti redzēt, ka kāpjošo sveču ķermeņi ir izteikti lielāki nekā iepriekšējie krītošo sveču ķermeņi. Iespējams, ka tas neko nenozīmē, bet bieži vien es skatos tieši uz sveču svārstīgumu, jeb kustību amplitūdu. Svārstība turpinās, un situācija sāk izskatīties patiesībā pat ļoti slikta. Šajā brīdī gan biju nogājis no datora un atstājis tikai ierakstīt cenas svārstību. Nolēmu, ka gaidīšu cenas kāpumu un viss, lai tur vai kas. Protams, ka šajā treidā ļoti īsā laikā varēju un vēl joprojām var zaudēt visu, kas ir uz trading konta. Ar to šķietami biju samierinājies savā galvā un centos vienkārši turēties pie sev pieņemtā lēmuma. Manuprāt, ir diezgan svarīgi pašam izveidot savu metodi lēmumu pieņemšanai. To varētu saukt arī par tirdzniecības sistēmu tikpat labi. Manā gadījumā šī gan ir vairāk kā metode, lai pieņemtu lēmumus, vai metode, lai izdarītu prognozi, ko tad varētu darīt cena. Tas ir vieglākais veids, kā saprast, vai vispār šī metode strādā, jo, lai to pārbaudītu, ir nepieciešams savākt datus, informāciju, saprast, kā šī metode strādā, kā tā varētu strādāt nākotnē, kā tā ir strādājusi iepriekš, kam vajadzētu vairāk pievērst uzmanības, kur ir labāks ieejas pozīcijas, kur nav tik labas ieejas pozīcijas treidos. Es vienkārši uzskatu, ka izmantojot kaut kādu sistēmu, ko būs redzējis internetā, piemēram, YouTube, maz ticams, ka kaut kas sanāks, jo tā būs aizgūta sistēma un tev nebūs pilnīgi nekādas ticības un sapratnes par to, kā strādā nianses šajā sistēmā un vai tā vispār strādā. Varbūt pat nebūs iespējams neko izņemt pulsā, pat ja centīsies un vēlēsies, vienkārši izmantojot kaut kādas aizgūtas sistēmas vai redzētas sistēmas internetā. Reizēm ir vajadzīga pacietība, un reizēm šī pacietība ir vajadzīga ļoti liela. Vienu brīdi es ļoti bieži mēdzu aizvērt esošo treidu, atvērt pretējo, jo baidījos zaudēt, domāju, ka tūlīt notiks kaut kāda strauja svārstība. Es biju pārāk uztraucies par straujām cenas īstermiņa svārstībām. Protams, ka šī straujā kustība var gal galā pāraugt ilgstošā kustībā pretējā virzienā, kā man ir atvērts treids, piemēram. Šajos momentos, protams, var zaudēt daudz un ātri. Tieši tāpēc pamēģināju treidot kā šajā video sērijā. Ieskaitu naudas summu, kuru esmu gatavs zaudēt, un ar to riskēju, kā vēlos. Protams, kā agri vai vēl man prognoze nebūs precīza un sanāks zaudēt, jo nevar vienkārši turpināt mūžīgi pelnīt. Šajā video sērijā noteikti grūtākais būs apstāties īstajā brīdī. Šobrīd par atvērtiem treidiem kopumā jau esmu plusā. Tomēr turpināšu gaidīt, kad grafiks sasniegs vismaz M15 vai pat M30 moving average 192.
Daļai patiesībā piezogas doma arī, ka varētu treidus vienkārši aizvērt plusā un neriskēt tālāk. Galu galā nolēmu tos atstāt atvērtus vaļā uz nakti, jo domāju, ka varētu turpināties kāpums. Nākamajā rītā cena ir pakritusies. Turpināšu gaidīt, bet 15:30 būs darba tirgus rādītāji ASV. Uz tiem ir iespējama arī strauja kustība. Es domāju, ka mārciņa ASV dolārs uz tiem varētu kāpt, jo ADP non-farm payroll laikā bija iznākuši jau pozitīvi dati un Lielbritānijas mārciņa pret ASV dolāru uz tiem krita. Protams, ka treidot uz ziņu datu publikācijas ir ļoti bīstami, īpaši jau uz darba tirgus rādītāju publikācijas ASV, tātad non-farm payrolls un bezdarba līmenim. Jāskatās, kāda būs situācija uz trading konta pirms ziņu publikācijas, lai varētu saprast, kā tad rīkoties. Grafiks jau vairākas stundas praktiski stāv uz vietas. Acīm redzam, ka tieši šī datu publikācija būs visticamāk impulss straujākai cenas svārstībai dienas otrajā pusē. Man nepārāk īstenībā parasti patīk, ka cena pirms datu publikācijas kustas tik nelielā diapazonā. Visu laiku, it īpaši ar atvērtu treidi, piezogas doma, ja nu tūlīt sāks strauji krist. Manā gadījumā, kādā citā gadījumā tas arī varētu būt, ja nu sāks strauji kāpt. Cena ir veikusi nelielu kritumu un pēc nepilnām 30 minūtēm tiks publicēti dati. Negribās pārlieku riskēt, tāpēc domāju par vienu treidu aizvēršanu. Skatos uz grafiku, tā it kā varētu saprast no šī te, kurā tad virzienā cena kāps vai kritīs. Nolēmu drošības pēc pozitīvo treidu ar 0,05 lotēm šobrīd aizvērt. Tūlīt tiks publicēti dati. Pirmais lēciens notiek strauši uz leju, tas man nepavisam nav pozitīvi, bet veiksmīgā kārtā virziens nomainas strauji un cena sāk kāpt. Tas man liek iedomāties par vēl vienu papildus treida atvēršanu uz buy. Es gan vēl pacietīgi gaidu, paskatos, kāda iznāca ziņu dati. Vēlos sagaidīt vismaz kā noslēgsies M5 vai pat M15 svece, lai būtu kaut nedaudz drošāks, kad kāpums varētu arī turpināties. Jo ļoti bieži tieši uz non-farm payrolls datu publikācijas notiek šī te kustība augšā, lejā, un gal galā sveic paliek ar diezgan lielu ēnu uz augšu un uz leju, un nav neviens konkrēts izteikts virziens bijis gal galā. Man gan gribas domāt, ka tas tā nebūs šoreiz, bet tad jau redzēs. Tomēr atver vēl vienu buy ar 0,1 loti, vēl nesagaidot pat M5 sveces noslēgšanos. Azarts šobrīd jau īstenībā ir ņēmis virsroku. Es šo redzu kā labu iespēju, vai man tā vismaz liekas, tāpēc esmu gatavs riskēt un zaudēt pat visu šo naudu, kas ir uz trading konta. Notika diezgan nepatīkams kritums uz leju, bet es ticēju savam pieņemtajam lēmumam un turpināju vienkārši gaidīt. Vēlāk gan vēl neizturēju, un tad, kad izveidojās formējums, kas šķietām man varētu liecināt par turpmāku cenas kāpumu, atvēra vēl vienu buy ar 0,05 lotēm. Ierakstu ekrāna video un no telefona sekoju līdz svārstībai. Atvēru arī telefonā treidus. Jūs vienkārši redzējāt, kā tie automātiski dublējās datorā atvērtajā arī platformas logā. Šobrīd īstenībā jau ir tāda sajūta, ka esmu kārtīgi aizrāvies, un es arī atceros to sajūtu tajā momentā. Bet pagaidām bez īpaša stresa, vienkārši tajā momentā cena kāp, un es atceros, ka liekas, ka viss ir, tūlīt būs īstais treids, un kad cena turpinās kāpt, un nekas tad nevar praktiski notikt. Skaidrs, ka atvērtais apjoms pret konta kapitāla iztur tikai apmēram 50 punktus pretējā virzienā. Vienmēr var zaudēt, un es to apzinos. No otras puses, tajā momentā man šķiet, ka šīs spriežot pēc grafika kustības var būt super labi izdevība nopelnīt. Cerams, ka man būs taisnība tajā momentā, es tā biju rakstījis. Un te jau es esmu aizrāvies ar tiem 0,05 lotēm vēl un vēl atvērt, un pieņēmu lēmumu, kad gan ir tāda sajūta, ka ir jau pat raku, kad iespējams, ja gadījumā cena sāk krist, var arī zaudēt. Apņemos vairāk treidus vaļā nevērt tajā momentā. Tikai cieti, ja aizvēršu kādu treidu, ja uzskatīšu, ka tas ir pareizi. Es te sāku fantazēt, ja gadījumā notiks vēl lielāks kāpums, treidu varētu turēt it kā ilgāk vaļā, tās fantāzijas, tas, kas notiek, un kad tā nopelnītā nauda varētu noderēt, visādas fantāzijas notiek tajā momentā galvā. Varbūt tas nav tā kuram katram, bet tiem, kas zina, par ko es runāju un saprot, tas varbūt nav tīri no tradinga, tas arī ir kaut kur citur, kādās līdzīgās dzīves jomās, kur arī ir iekļauts azarts. Un te es vēl rakstu pēc sveces noslēgšanās 17:00 tieši pēc H1 sveces,
ir satraucošs brīdis, sāks korekcija. Turēšos gan pie pirmā plāna, cerams, ka nezaudēšu tādēļ visu naudu, kas ir uz trading konta. Gribu atstāt visus treidus uz brīvdienām atvērtus, domāju, ka vajag riskēt. Vēl te domāju jau uz priekšu, ka 10. datumā būs inflācijas dati ASV. Man liekas, ka inflācija varētu būt turpinājusi kristies ASV, kam vajadzētu veicināt ASV dolāru kritumu. Nu, tur jau sākās vēl viss kaut kas tālāk, ko es tajā momentā biju domājis. Neatceros gan precīzi, cik bija uz tā trading konta tieši tajā vakarā, bet tur bija pār pa 300 eiro. Nevar atrast arī video telefonā, manuprāt, ka bija to uzņēmis. Lai nu kā ap 300 eiro plusā bija iespējams izņemt, bet treidus atstāju vaļā uz brīvdienām. Tiekamies jau nākamajā video, ja tev interesē, kā tad noslēgsies vai turpināsies precīzāk šī trading sērija sākot ar 15 eiro.